neesi mainījis orientāciju, bet skaties uz citu pusi jau. Nē, es neesmu gejs. Tev ir putns vienmēr līdzi. Jā, mans krauklis, mana vārda. Jā, zem tavu baltu ar binokli vērojot. Bez ķiveres es nekur nē. Bet jā, atkarībā. Labi ir tad, kad cilvēks neapstājās savos meklējumos. Labrīt, labdien un labvakar. Tas kursīšu Oskars ar savu davai pa latviski. Pacients ienāk pie doktora kabinetā un atvērs sev bikses, rāda doktori. Doktors pieiet klāt, paskatās, paņem viņa bikses, skatās uz leju. Džeks iet pa ielu, skatās liels plakāts uz mājas, rakstīts ārstējam visu. Šis tāds, kā tād, lītās mēs iesim pastīties, ko viņi tur ārstē. Rasātais vaļā poliklinikas durvis, protams, tur ir pilns rinda ar cilvēkiem, visi gaida, kad tiks pie tā superdoktora. Šis apsēžas rindā, izgaida savu kārtu, pienāk viņa reizi, viņš ieiet iekšā kabinetā, doktors prasa, kas jums kaiš? Viņš saka, man garša nav. Doktors attaisa atvilkni savā galdā, paskatās, paņem kaut kādu kastīti, noliek kastītes galdā, aiztaisa atvilkni ciet, attaisa kastīti vaļā, iedod viņam vienu tableti, Džeks paņem vienu tableti, doktors saka, apēdiet šo te tabletīti, čāls paņem to tabletīti, iebāž mutē, viņš tāds, tas taču ir sūds, ak, Dievs, ko jūs te? Viņš saka, māsiņi, rakstiet, ka garš atgriezusies. Viņš pacients dusmīgs, paņem nolamājas, pieceļas un izskrien ārā. Nākušajā dienā viņš domā, kā lai viņu pieķer. Viņš paņem uzliek sev ūsas virsū, tādas resnākas brilles, un iet uz to kabinetu, atkal gaida savu rindu, izgaida savu rindu, ieiet tajā doktora kabinetā iekšā. Doktors prasa, un kas jums kaiš, kungs? Džeks saka, man atmiņa pazudus ir. Doktors attaisa atvilknīt vaļā, paņem tādu mazu kastīti, no kastītes izņem mazu tabletīti. Pacients reiz saka, pagaid, tas taču ir sūds. Doktors saka, māsiņi rakstiet, ka atmiņa atgriezusies. Paldies! Lūk, te ir pienācis rudens. Tagad, kad iet uz toaletu, tad apsēdies uz riņķa, tad ir augsts dibenam un jāviebira seja. Klāt ir pienācis augstais periods. To es novēroju šodien, pirms ieraksta veikšanas. Jā. Jo es sapratu, ka ir palicis baigā augsts un drēgnas pēdējās tās nedēļas, un es tagad redzēju, kad mamma rakstīja, kad Latvijā esot vienīgs grāds un esot bijis sniegs, kas kritis ir no augšas, bet līdz zemē nav ticis. Jelgavas rajonā vismaz. Ko es jums varu jaunu pastāstīt, es nezinu, baigākoši to literatūras pārskatu. Es netaisīšu šoreiz, jo es neko interesantu nevaru atrast. Kaut ko ievērības cienīgu, kā teikt. Mēs varētu vienkārši pasprediķot par neko. Ir viens raksts, ko es gribu paskatīties, un tas varētu būt īstenībā, salīdzinoši garš un varbūt iekšējas diskusijas vērts, teiksim tā. Tagad mēs ejam. Es nezinu, kāpēc es esmu sācis skatīties uz Delfiem, bet, nekliedz, nomierinies. Mēs neiesim, nerunāsim par politiku, mēs runāsim bišķiņ par kaut ko savādāk. Jo vispārējais tās pirmā lapa, pirmās divas tie rullējieni ar peli, teiksim tā, tur ir viens šausmas un baidies, murgo pa nakti, tādi raksti. Tā kā, taču, es domāju, es šķirstīju, un es uzskrēju virsū rakstam par, raksts īsāk sakot ir par alkohola lietošanu, un 3 vēlēšanās, ko pārmērīga alkohola lietošana nepiepildīs.
Okay. Tātad es domāju, ka es mēģināšu lasīt, un jums būs jātur līdz, un jāpiecieš tas, kad es stostīšos, jo tas pienāks pie lietas, jo latviski lasu ārkārtīgi reti. Lūk, un šis ir davai pa latviski, tā kā mēs vienkārši brauksim, mēs šķūrēsim cauri, mēs lasīsim, stostīsimies, un vienkārši turpināsim lasīt un nospļausimies uz kritiku. Vai ne? Tā kā tā. Lūk, tātad mīts numur 1. Alkohola lietošana samazina stresu. Un tad tur ir tālāk ir paskaidrojums, kāpēc tas mīts tāds ir, un to arī mēs lasīsim. Alkohols spēj tikai īslaicīgi apslāpēt stresa simptomus ķermenī. Pamanot, ka alkohola lietošana šķietami mazina stresu, mēs saņemam signālu atkārtot šo rīcību arī citās stresa situācijās. Šis atkārtotais signāls ir viens no iemesliem, kāpēc veidojas atkarība no alkohola un kāpēc tik grūti pārstāt uzsākt to paradumu. Lūk, ja, tātad angļu leksikonā alkoholu bieži vien sauc par kruķi. Kruķis, uz ko var atbalstīties, teiksim, tā kā pirms tev ir salauzta kājiņa, tad tev iedod kruķi, un uz tā tu turi savu svaru, un tad tu vari turpināt skraidīt riņķī. Un tad, kad, piemēram, tu lieto alkoholu, piemēram, tev šķiet, ka tu dzesē savus, ne dzesē, bet, pieņemsim, ka dzesē savus stresus ar alkoholu, tad tu teiksim tā, tu esi sāc lietot kruķi, uz kuru tu visu laiku atbalsties, un tad, kad, kā jau tajā tekstā minētais, ir tev izrodas tāda vēlme, kad tev jāskrien pēc tā dzeramā, jo taču stresi sākušies ir, un vēl interesantāk, es nezinu, vai te turpināt teiktajā tiks pieminēts tas, taču es zinu, ka mēs spējam iet vēl vienu soli vēl tālāk, ir tas, ka cilvēks sāk palikt tendēts uz stresa veidošanu, lai varētu panākt to, kad ir, bet taču jāiedzer. Ja? Tā kā sāk kaut kādas kašķis taisīt, vai arī, piemēram, meklē problēmas, un tad tās taču ir, tagad, atkal, vai ne? Sākās, gračī sāk sakot problēmas. Lūk. Vienlaikus pārmērīga alkohola lietošana vairo stresu, jo izmaina nervu un endokrīnās sistēmas darbību un apgrūtina stabilas iekšējās vides jeb homoestāzes atgūšanu pēc saskarsmes ar kādu stresa izraisītāju. Ja lietojam alkoholu kā stresa mazināšanas līdzekli, tiek pastiprināts šīs rīcības saikne ar smadzeņu apbalvojumu sistēmas aktivizēšanos, kas savukārt traucē regulēt mūsu alkohola patēriņu. Tātad, laikam, kad mēs paliekam vēl stresaināki, dzerot alkoholu, kas izraisa to pretējo, un līdz ar to tev vajag vēl vairāk dzert, lai apslāpētu, cik es tā saprotu. Centieni ar alkohola palīdzību aizmirst konflikta situācijas un pārvarēt grūtus psiholoģiskos stāvokļus biežāk novērojami sieviešu vidū, kamēr vīrieši biežāk alkoholu lieto, lai izjustu pozitīvas emocijas. Alkohola lietošana stresa mazināšanai ir nevien neefektīva, bet arī saistīta ar paaugstinātu alkohola atkarības veidošanās risku. Lūk. Tā kā, tas ir diezgan smagi, ja alkohols tiešām tev strādā šajā te gadījumā. Es laikam vēl nebiju nekad tik tālu aizgājis, un es atceros, ka tālajā 2013. gadā, kad es izšķīros ar savu, kad mēs izšķīrāmies ar savu meitas māti, tad tur kaut kāda pirmo nedēļu, laikam pirmās kaut kādas 4 dienas es dzēru alu. Un es pamanīju kaut kādā 3. dienā, ka rokas trīc un ka tu vairs nesaproti vairs. Tāds
tas domu gājiens vispārībā nav nekāds, viss ir vēl sliktāk nekā bija. Nekādas trakas rīcības, neko es tādu neizdarīju, nekas vienkārši man likās, ka tas ir jādara. Zin kā, visi saka, tur, zin kā, apslāpēt savas tās emocijas kaut kādā veidā, bet pilnīgi tas, kā jau raksta, tas absolūti nestrādā un iespējams, ka pat pasliktina to situāciju. Tā kā, jā, tā arī darīt nedrīkst. Ir, teiksim tā, pareizāk būtu vienkārši lai tā mūzika turpina skanēt, izdomāt visu to notikušo savā prātā. Ja tu to nespēji, tad ir vēlams vērsties kaut vai pie draugiem, vai ne, vai arī vienkārši pie kāda cilvēka, kas tikai var klausīties. Jo bieži vien ir tā, kad, es nezinu, vai es te esmu kādreiz to minējis, bet pieņemsim, kad problēma ir... kad ir kaut kādas nepatikšanas un problēma ir tavā galvā, ja, un kad tu nepārtraukti par to domā, bet tu par to nerunā nekur, tad tā problēma ir neierobežota vieta tavā galvā, tāpēc, ka fantāzijai nav malas. Līdz ar to tas ir tā kā visums tavā galvā, vai ne? Bet tikko tu izstāsti, kas tev kaiš no galvas, viņš iznāk reālajā pasaulē, un tad viņam ir parametri, tai problēmai ir kaut kādi parametri. Piemēram, kaut vai tas teikums bija tur 3 minūtes garš, ja? Ne? Tad tu zini, ka tu 3 minūtēs vari izstāstīt, kas tev kaiš. Ne? Tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgi, piemēram, kad ir tādas, piemēram, kaut kādas emocionālas problēmas, kaut kas tevi nomāc un tādas lietas, tev vismaz jāizrunā. Sliktākajā gadījumā, ja nav draugu, radinieku vai cilvēks, kas klausās, tad tu viņu visas tās savas nepatikšanas uzrakstīt uz papīra. Un tad tā problēma ir vēl mazāka, jo tie tu vari paņem vismazāko papīra gabalu, ja? Pēc iespējas mazāk, un tad tā problēma pavisam maziņa. Protams, tas ir mazliet triviāli, vai ne, tāpēc, ka ir ārkārtīgi liels problēmas cilvēkiem, un tas nevar vienkārši, es aizņēmos no mafijas 20,000 eiro, un tagad uzrakstīšu savu problēmu uz lapiņas. Protams, ka tev jāiet meklēt, kur sameklēt 20,000 eiro, jo tu tās būs cauri. Tā kā jā. Bet tādas emocionāli rakstura problēmas, kā, piemēram, šķiršanās un kaut kādas mīlestības kaitis un tādas lietas, vai arī, piemēram, darba nepatikšanas un cita rakstura problēmas, es nezinu, kā es samaksāšu to rēķinu, vai vēl tikai oktobris, vai ne? Uzrakst uz lapas to, uzrakst savus domas, un tad vēl foršāk, ja, piemēram, tu atradi priekš oktobra rēķiniem, tad tu atnāc atpakaļ un pasties tos lapiņas, ka tad biji satraucies, un tu to pārvarēji. Un vienmēr ir foršāk, ka tu vari atskatīties uz aizmuguri, kad biji sūdīgi. Tad tu zini, ka tu esi tagad labākā situācijā. Lūk. Ja jūt vēlēšanos lietot alkohola stresa mazināšanai, tā vietā pamēģina citas stresa vadības metodi. Kā, piemēram, fiziskas aktivitātes, vaļaspriekus, meditāciju, kvalitatīvu laika pavadīšanu ar tuviem cilvēkiem vai saruna ar terapeitu. Lūdzu, aptuveni tas, ko es tikko teicu. Plus es uzsveru fizisko aktivitāti, lai es esmu pēdējā laikā bija paigas slinks un neesmu neko pumpējies. Taču ar ritenis vēl aktīvi braucu, bet es jūtu, ka man aug riepa, jo man patīk saldumi pēdējā laikā. Bet jā, fiziskas aktivitātes ļoti daudz ko maina, it īpaši svaigā gaisā, ja tu tiec kaut kur paiet, paskriet, nav nemaz īstenībā jābūt nenormālākiem atlētam, vienkārši ir kaut kas ir jāspasāk, jo ir tas moments, un it īpaši vislabāk ir, ja tu, piemēram, nepaņem telefonu līdzi, vai arī, piemēram, tu tur austiņas astāj mājās, vai kaut ko tam līdzīgi, piemēram, iziet pastaigāties, nezinu, 15-20 minūtes, bet atstāji aparātu mājās. Tas tev tad, tu atslēgsies no tā, par ko tu tā kā tehniski uztraucies, un tev būs jāsāk, tu būsi spiests pievērst uzmanību vienkārši normālai otrdienai, ja? Tu, piemēram, ies pa ielu, vai arī pa mežu taku, tu ej, rekā, interesantā, kas tas tāds ir, un nav kabatā, ko iegūglēt, kas tāds ir. Tad līdz ar to tev veids domāšanu, un tu vēl tev fantāzija sāk urpt, un tas ir minūtes, 15, 10, 20, un tu nebija savā galvā. Tu biji uztraucies, kas tur čirps tajā kokā.
Tā kā tas arī ir tāds viens no savu veidu, to var gan izvēl par meditāciju saukt, jo tad tu tehniski nedomā ne pa ko. Tā, lūk, mīts numur 2. Alkohola lietošana uzlabo spēju komunicēt sociālās situācijās. Šeit angļu leksikonā ir tāda frāze, kā sociālais lubrikants ir alkohols. Iedzeršu vēl vienu, un man būs ar vienu vieglāk veidot sarunu. Zudīs trauksmi par to, kā izturēties, ko teikt. Pārmērīga alkohola lietošana ir maldīgs sociālās trauksmes mazināšanas veids. Cilvēki ar sociālo trauksmi nepazīstamās situācijās mēdz ievēro mans smieklnāk par to. Jā, kad Džeks pārdzer jēgu, un tad, man rītīgi, man nav trauksmes vispār. Cilvēki ar sociālo trauksmi nepazīstamās, iedomājies uz darbu interviju aiziet ķēmā galīgi. Bet uzvalka. Cilvēki ar sociālo trauksmi cilvēki ar sociālo trauksmi nepazīstamās situācijās mēdz ievērojami palielināt patērētā alkohola apjomu, kamēr cilvēkus, kuri trauksmi neizjūt, nonākšana svešā vidē būtiski neietekmē. Kāpēc sociālās trauksmes pārvarēšanai cilvēki tiecas pēc vēl viena alkoholiska dzēriena? Nav ne jausmas, bet, es domāju, ka tas ir vienkārši. Mēs visi tā esam darījuši, kad pirms kaut kādas uztraukšanās, protams, ne pirms braukšanas eksāmena to nevar darīt. Tādas lietas, bet, piemēram, es atceros, ka mēs kādreiz pirms disenes vienmēr izdzērām kaut ko, lai varētu, es nezinu, mēs no pašsākuma jau nē, bet, jau vecāki palikām, jo tur augstākas tās likmes bija tam pasākumam, jā. Tad jā, vienmēr pirms disenes bija kāds alus vai 2, vai arī alus kaste pa logu kultūras namā. Lūk, un jā, un tad cilvēki atslāps mazliet, viņiem šķiet, kad viņi to dara, lai atslāptu, bet jā, es domāju, ka ja tur ir pārmērīga alkohola lietošana, piemēram, tu izdzer 6 salas, lai atslāptu, tad tev sāk putroties, ko tu teiksi, kas tur bija, vai tu jau vienreiz teici čau tam cilvēkam. Daļēju atbildi sniedz jau minēta alkohola iedrabība uz sajusto stresa līmeni. Tomēr sociālo trauksmi no stresa šķir pastiprināta uzmanības pievēršana apkārtējās vides signāliem, kuri iespējams norāda, ka kāds tevi vērtē kritiski. Vēlēšanās labāk komunicēt un iekļauties sabiedrībā var mudināt lietot vairāk alkoholu, jo tas šķietami palīdz emocionāli atbrīvoties un pievērs mazāk uzmanības draudīgajiem apkārtējās vides signāliem. Te varētu tādu izvērtīgu animāciju uztaisīt. Čels ritīgi atslābs, visi zin, tur viens nāziņām ārā no kabatas, tas tāds, jā, viņš čom, atslābs pa traku. Ja sociālās situācijās vai domājot par tām, jūti trauksmi, palīdzēt var saruna ar uzticamu personu, kā terapeitu, lai saprastu, kas tieši izraisa trauksmi un kā to mazināt. Viena no stratēģijām varētu būt uzmanības novēršana no sevis, tā vietā izrādot interesi par citiem cilvēkiem. Uzdod jautājumus un attīsti spēju klausīties otrā. Ieklausies arī savā iekšējā monologā. Vai tu ar un par sevi runā pozitīvi, vai spēj pret sevi izjust empātiju. Es nezinu, vai empātija vispār bija latvisks vārds. Galvenais, tāpēc, kad empātija būs raksta empātija, tāpēc, kad es nezinu, kā ir latviska empātija. Galvenais neizvairies no sociālajām situācijām. Sāc ar īsām sarunām, drošā vidē un pakāpeniski attīsti savu spēju runāt ar dažādiem cilvēkiem, arī bez alkohola klātbūt. Ej skaidrā uz mežu un sāc runāt ar kokiem, piemēram. Un tad lēnām
jā, vāveres, ne, tur suņi. Nu, lūk, nē, es nesmējos par cilvēkiem, kam ir sociālā trauksme, tāpēc, ka tas ir salīdzinoši nopietni, ka cilvēks nespēja socializēties, jo socializēšanās pati pa sevi ir tehniski kā tādas, emocionālas zāles. Līdz ar to tas ir trausmīgi, ka tu netiec klāt, jo ļoti daudz, kas no cilvēka dzīves ir atkarīgs no socializēšanās. Tā paši iepazīšanās ar partneriem un draugiem un dzīves progress notiek tikai caur citiem cilvēkiem, teiksim tā. Jā. Vienam pašam esot tā kā es, var lēnām saiet sviestā, tā kā es. Lūk, tāpēc ir jāiet ir ārā un jāmēģina runāt ar cilvēkiem. Lūk, mīts, un nedrīkst dzert, lai vābuļot. Īsāk sakot, ar cilvēkiem, kur pēc tam nevar atcerēties, ar ko tu runāji un par ko tu runāji. Un pēc tam ir kauns. Mīts numur 3. Alkohola lietošana palīdz domāt radoši. Diemžēl pazīstamu radošu profesiju pārstāvji aizraušanās ar alkoholu vairojusi maldīgu priekšstatu, ka alkohola vai cita psihotropu vielu lietošana palīdz domāt radoši. Es nezinu, kāpēc viņi sāk ar to diemžēl, jo jā, diemžēl. Es vienkārši skatos no tā viedokļa, kad tas jau it kā ir tāds diezgan subjektīva tēma, bet tas viss ir atkarīgs no cik tu spēj kritiski domāt. Es domāju, tad, ja cilvēks nav vēl tik, piemēram, pieaudzis, lai to spētu darīt, tad viņam varētu šķist, ka, piemēram, ja vēlos spēlēt tā kā Bobs Mārlīs, tad man ir jāpīpē zāle 247. Tad es saprastu, kāpēc autors raksta diemžēl. Ok, piekrīt. Pasargāsim jaunatni. Par daļu radošā snieguma atbildīga cilvēka spēja domāt diverģenti jeb daudzveidīgi, kā arī strateģiski un koncentrēti, saglabājot augstu kognitīvo kontroli. Tas ir diemžēl, ka ir tāds priekšstats. Ok, lai gan alkohola lietošana samazina koncentrēšanos un kritiskos spriestspēju, šie efekti visticamāk nerosinās unikālu ideju rašanos un noteikti nav metode, ko regulāri praktizēt iedvesmas trūkuma apkarošanai. Reibums traucē risināt problēmas, bet spēju domāt diverģenti neietekmē. Es gribētu šito apstrīdēt diezgan smagi. Bet tajā pašā laikā, vai gadījumā es neesmu iespaidots no pirmā teikuma. Diemžēl pazīstam radošo profesiju pārstāvē aizraušanās alkohola vairojusi maldīgu priekšstatu kā alkohola vai psihotropu vielu. Tā kā varbūt es pats ticu tam. Interesting. Šis būtu vērts padiskutēt, jo tāpēc, kad man būtu forši būt ar ko diskutēt, bet man šķiet, ka šitas nebūtu, ok, šeit ir tas ir pieminēts, tāpēc, ka šis ir pret alkoholu raksts, viņi neteiks, jā, ok, šis ir taisnība, ja? Viņi tā nevar teikt, tāpēc, ka šitas ir trešais mīts, kam ir daļēji ir taisnība, bet man šķiet, ka viss ir atkarīgs no tā cilvēka un, teiksim tā, kā lai pasaka. Piemēram, iespējams, tas ir saistīts daļēji ar, piemēram, ar to pašu kruķi, vai ne? Kad tu savās domās skaidrā esot, tu, piemēram, tu kaut kādas konkrētas alejas ir, pa kurām tu ej, un kur tur, piemēram, tur tās, teiksim, tā kā, iedomāsimies, idejas ir kā zemeņu lauks, ja, ar vagām, tāds riktīgais. Tur, kur, ķipa, pa 2 eiro pa groziņu var, ja, tādu, ritīgas vagas, milzīgs. Un katru dienu tur nav štās te zemenes, un tu ej pa katru vagu un skaties zem lapām, te ir vien, un tu
staigā un tu esi skaidrā. Un tu ej, un tu zini tās vāgas, tu zini tos stādus, tu atceries tos stādus, kur bija vakar, kur rītā būs, vai ne? Tu ar tādu domu, ka tu kaut ko noķersi šodien, ja? Taču, piemēram, cērumā tu ejot pa tām pašām vagām, tu varbūt atrodi kaut kādu citādāku skatījumu uz to visu. Varbūt, piemēram, ja es ietu nevis pa vagu, bet es sāktu vienkārši līkločaini soļot pāri visam laukam un skatīties vienkārši tā uz zem jebkura stādiņu, vienkārši skatīties tās zemenes, ja? Varbūt tajās vagās nemaz neesi bijis vēl. Protams, kas atkal iet greizi ar vispārējo pasauli ir skaidrā un visi grib, lai visi iet pa vadziņā. Un līdz ar to tu, piemēram, dzērumā ejot un lasot sev zemenes, tev šķiet, ka es jau neko citu savādāk nedaru, kā lasu savus zemenes, taču viņas tiek iegūtas mazliet savādāk. No citu, īsāk sakot, ko es gribu ar to teikt, tas, ka tu, piemēram, esot dzērumā, ir kaut kādas tās attiecīgās dozes, piemēram, es domāju, kas raisa kaut kādu citu domāšanu. Neteiksim ātrāku, lēnāku, kaut ko tāpēc, bet es vienkārši domāju, ka no citas perspektīvas skatoties. Jo, es tā vismaz domāju. Ka tas tā varētu, bet, protams, tas nav ieteicams darīt, lai, piemēram, ja tev ir kaut kāda rakstura radošs darbs, ja, ka tev viss atkarīgs no tā, ko tu izdomāsi, un, piemēram, tu sēdi, tu esi Delfos, tu esi rakstnieks, un tu mēģini sameklēt kaut kādu nākošo rakstu, un tev redaktors ir, kur ir, vai ne, un tad tu sāc vienkārši dzert, lai būtu jauns raksts, un tad viņš tev nebūs. Jo tā tas nenotiek. Es domāju tāds tā kā varbūt muzikants, jā, vai arī vairāk tāds, piemēram, kaut kāds dzejnieks vai kaut kas uz to pusi, vai ne, viņš sēž vienkārši un vien dienu, wow, toči, tāpēc, kad, piemēram, tu skaidrā esot, tu varbūt, kā es pieminēju, tu tajās pa tām alejām ejot, tu nepieļauj kaut kādas alejas, jo tās skaidrā prātā uz tām tu skaties, tās ir, standarta tādas, tas ir balts, un tas ir melns, un tas ir sarkans, un tas ir, piemēram, tur zaļgans un tādā garā, bet, piemēram, esot kaut kādu vielu iespaidā, tev rādās viss mazliet no citas perspektīvas, līdz ar to rodas cits virziens, vai arī, piemēram, kaut kā tā. Es negribu aizstāvēt to, ka psihotropās vai kādas tur tās vielas ir palīdz kādam kaut ko būt radošam, bet es negribu teikt, es negribu noliekt, ka kāds kaut ko gūs no tā. Viennozīmīgi. Jā. Bet arī, pārmērīga alkohola lietošana nekad nenovedīs pie nekā pozitīvi, īsāk sakot. Tev varbūt būs baigais doma lidojums, bet tas būs kaut kāds pilnīgs murgs, kad viņš ir skaidrā. Skaidrā tu viņu uz papīra lasi, un tu domā, paldies Dievam, kad es nekur to nepublicēju. Kaut kā tā. Nezinu, piekrīt, nepiekrīt, man vienā. Lūk, nākošā rindkopa ir mīts par alkoholu kā rīku iedvesmas un radošas izpausmes veicināšanai ir kaitīgs, jo rada nepamatotu iegānstu pārmērīgai alkohola lietošanai. Nevairo šī mīta izplatību. Ups! Kādā nesenā metāna analīzē secināts, ka no 12 radošumas pastiprinātāju kategorijām vienīgā neefektīvā metode ir kognitīvo funkciju ietekmējošo vielu, tostarp alkohola lietošanu. Ja tavs mērķis ir attīstīt savu spēju domāt daudzveidīgi, izvēlēs efektīvāku metodi. Izmēģini meditāciju, apmeklē kādu mācību programmu vai meklē iespējams iesaistīties starp kultūru saskarsmē, piemēram, piloties Erasmus+, kas uz Erasmus tagad pārdos biļetes beigās. Programmā vēsta pētījums.
neko jau nepareizi nesaka tas raksts. Es jau piekrītu 99% tam visam. Domāšana īstenībā, jā, pirms kaut kādas jaunas idejas, lai rastos jaunas idejas, ir jaunai videi jābūt, vai arī pirms kāds varētu tev pasniegt kaut kādu citu garšu, pirms tev ir 10 draugi, un visi viņi, tu aptuveni var uzzināt par, pirms tu pasties uz telefonu, tev kāds zvan, tur, pirms Juris zvan, jā, tu zini, Juri jau sazin vēl cik ilgi, tu zini, ko viņš teikt, vai ne? Tu jau pacēl, nu jā, es zinu, bet tur taču viņi tur to plasmasu vienmēr ir likuši iekšā, un nu, tev jau ir līdz jau jūras sarunas, vai ne? Bet, ja tu nepazīsti Žani, bet tu Žani skaties, Žanis vai interesanti, ko viņš tur ras Žanim, čau Žani, es nebiju iedomājies, kad vispār no koka varētu taisīt, pirms tur kaut kādas tur to un šito, un Žans, jā, es šito iemācījos, es biju Spānijā, un es redzēju tur, to un šito, un jūs dalties, un es tāds, jā, Spānija, ka būtu cool, rastu iegūglē, skaties, Spānija, vīns, koki, tur kalni, vēl kaut kāds žu. Nākošais tev uzreiz tur kaut kādas sapnis vai vēl kaut kas, un tāds pēc es domāju, jā, varbūt varētu kaut kāda tāda, tā kā ar silto zemi ietekmi, kaut kādas idejas tev sāk vienkārši nāk prātā, tāpēc, ka tev bijis saskarsme ar kaut ko citu. Teiksim, tu veido jaunus neironus. Lūk, tāda mūsu ārkārtīgi pārgudra sērija šodien būs. Es domāju, ka es baigi diži vairs nemārīšos, jo veselu pusstundu. Paldies visiem tiem, kas klausījās iepriekšējo sēriju ar Aneti. Bija baigi jautri, man baigi patika, un bija baigi forši atgriezties pie intervijām. Atkal kārtējo reizi tas, teiksim, tā sociālā trauksme, jā, kad ir kādam jāzvan, ar kādu jārunā, jāintervējā, un līdz ar to, teiksim, tā sajūta ir atkal atpakaļ, kad pēc sarunas pabeigšanas tu ej pa ielu, un neviens nezina, ka tu tikko ar kādu interviju turēju, un vesels podcasts ir ierakstījis, un ka cilvēki pēc tam klausīsies, un tu ej pa ielu, un pilnīgi tāds tā kā iekšējā sajūsmā. Tā kā tie, kas vēl nav klausījušies, vēlams noklausīties par rakstnieci un animatori. Un jā, es domāju, ka es jums likšu mieru. Tā kā atceries, kad sēdies uz poda, būs pavēss līdz kādam aprīlim točina. Labi, čau!